No sveika tauta! Šodien esmu Rīgā. Man uzaicināja uz izstādi. Paģēru līdzi kameru un uztaisīšu jums tādu video, lai jūs varētu saprast, kas notiek šajā izstādē. Vai ir vērts tērēt naudu, laiku braukt uz šejieni, vai nē. Man ir sponsors, kurš uzsauc šo stundu jums, un tas ir Rotons. No tā sākam ar āru, pastaigāsim mazliet, paskatīsimies, kas ārā ir redzams. Šodien ir klusā diena saucamā, vēl viss nav sācies, viss tikai iesildās. Tādi ar kamerām vazājās kā es. Nu jā, interesanti tas viss liekas tajā mirklī. Re, kur jau džeki paraugu demonstrējums taisa. Jā, interesanti tas parādās tajā mirklī, tīpaši, kad tu sāc dzīvot laukos un sāc kaut ko remontēt, kaut ko būvēt, pievērst uzmanību visam tam, kam kādreiz, tā garām ejot, ne īpaši pievērs uzmanību. Visādi rīki, visādi vērķi, kamēr dzīvo pilsētā un kamēr domā par meitenēm, tas viss ir pofīgi. Granulu deglīs tavam apkuras katlam. Jautājums, vai granulas būs. Nu jā, tā tad nāk vasara. Ārā jau mums parasti, kas te mums ir? Mums jau parasti ir tāda viss atpūtai dārzā, barbekju dažādi, kūpinātavas, šašliki cepamie. No īstais mirklis. Te pirtis. Opā, te basēni. Kūbuli. Rais. 4 štukas. Normāli pārdošu mašīnu, nopiršu vannu. Jā. Tagad ļoti moderni visi skrūvē. Es vēl bliežu iekšā vecos kokus. Gan jau izaugšu arī līdz skrūvējumam. No tā. Skatāties, varbūt jums vajag superīgu vannu ar tādiem metāliskiem spīguļiem iekšā. Galvenais vārds bija iekšā. Aicinu jūs iekšā, jo ārā es apmēram visu esmu sapratis. Pirms mēs ieejam iekšā, palūrēsim cenu. Atspīd te viss, bet, ieejas biļete 10 eiro, studenti 6, skolēni 4, līdz 14 gadiem bez maksas, 2 piegušie plus bērns, 15–20 eiro. Nu jā. Dešuks. Arī Āfrikā ir dešuks. Varbūt pietiek noskatieties video, kur es sagatavošu un nemaz nebraukt un iekonomēt piķi. Varbūt tieši otrādāk. Kas ir dešuks? Kas ir dešuks? Tā. Redziet, kāds man ir? Nopīkstināja un tik iekšā. Nu ko, ejam uzreiz pa kreisi. Ejam pa kreisi, paskatāmies. Te mums pirmā formula gandrīz vai sagaida. Formas. No tā. Zālē numur 1. Te bija tie visi. Parasti šī zālē tie krutie, kuriem ir daudz līdzekļu. Varbūt es kļūdos, varbūt laiki mainījušies, tieši te ir plānie. Kāda atšķirība? Galvenais, kad darbība notiek, nestoties uz visiem politiskajiem
kataklizmiem. Cilvēki tirgojās un tā tas arī turpinās. Aha! Reku mani čomaki! Te vienmēr ir labākās brilles. Te var sevi uzfilmēt. Re, kāds smuks ir šeit. Baltu kreklu uzvilkt speciāli. Nu jā. Šodien ir maz cilvēku. Tas man priecē, jo es esmu spējīgs kaut ko uzfilmēt. Vēl es neko nevaru saprast. Aha! To es jau zinu, ar to es savus stabu saitām krāsoju. Eiropas fondi. Aha, ko es teicu, tiem, kuriem piķa daudz, tie var atļauties šādas te baigos stendus. Un darbinieku jūra. Fondi. Mēs dzīvojam uz fondiem un jau sākam kļūt atkarīgi konkrēti no tā visa. Labi, fondi tas tā. Mūs interesē kaut kas sakarīgs, kaut kas vajadzīgs. Pieņemsim kaut kādi parketi. Stabu stiprināšana. Stabu stiprināšana, tas ir mana tēma. Tā varētu būt pat interesanti. Jā, aiziet jautājums līdz durvīm, tā mēs saķeram galvu, jo nezinām, uz kurien skriet. Nu, te džeki kaut ko tirgo. Pēc viss izskatās ārdurvis. Noredz. Žogi. Nē, nu, ja tu esi saimniecisks cilvēks, tad vērts šeit atbraukt jebkurā gadījumā, jo šeit ir viss vienkops, un tu nekad nevari zināt, kas tieši tevi visvairāk tā kā interesē, uzrunā, jo ieraugot kaut ko, tu pēkšņi vari mainīt savu pirmatnējo uzstādījumu. Bambusa grīdas un terases. Laikam draugos ar Vietnamu. Kaņepju mājas. Oho, interesanti. Dzīvo vienā kaifā. Kur visādas eņģes, visāda furnitūra. Esam kaut kādu galu sasnieguši vienai ejai. Siltināšanas dažāda veida, dažāda tehnika.
Iesim vēl šitam cauri. Dizaineri. Es te pie sava drauga malku filmējot rādījums, baigos kokus, kur jau kaut kas līdzīgs ir. Aha. Segumi arī ir ļoti svarīga lieta. Jums sāk tecēt jumts, jūs saprotat, ka jums ir vecs šīfers, jūs gribat nomainīt, un tad sākās viss cirks, visa skriešana, visa iedziļināšanās, notek sistēmas. Aizskar, tā ir tēma, kur man šobrīd interesē. Es esmu pabeidzis virtuvē remontiņu, gribētos kaut ko priekšā logam iekārt. Smukas meitenes, kā vienmēr, koši televizori. Tāpēc, ka tas ir stends. Tas ir mana tēma, bijusi mana tēma. Bet vienmēr gribās kādu kiņčiku pastīties foršā kvalitātē, foršu ekrāna ar foršu skaņu. Vēl jumtiņi dažādi. Žogi vārti. Timeks. Betona pārsegumi. Ceļam, būvējam, uzlabojam. Mainam dzīvi uz labo pusi. Kādi siltinājumi jātaisa? Ne pa jogam. Durvis, saunas. Laikam mēs tā kā plus mīnus vēl vienu esam izgājuši. Dažādākie paneļi. LED instrumenti. Un arī šeit iekšpusē ir grili. Weber, protams. Izstādes cena. Gan jau pļāvēji vai luksologi. Siltinājumi.
Blakus vānas istabām atkal interesants foršs. Spriežot, ka man dzīvnieki sāk mest no svaru, tad izskatās, ka vasarā varētu būt arī karsta. Visādi sildītāji kandīškas. Elektroinstalācijas, slēdži dažādās krāsās. Pūtušs balons. Kas tie ir? Biovide, kanalizācijas izbūve. Obā. Plauša nesāp? Labi. Nejautāšu tādus provokatīvus jautājumus. Paklaiņi, tepiķīši, kaut kādām sporta laukumiem, kaut kādām vannas istabām gan jau. Aha, mēs atkal pie kaņepu fabrikas esam. Ej, kur gribi. Viss beidzās ar kaņepu māju. Avologi. Aha, tie arī man pazīstama kompānija. Man AVU logi ir ielikti arī manā mājā. Tie ir turpat mani kaimiņi no Bauskas. O, sveiki! Tērauda bīdamās sistēmas. Jā, viņi tagad kaut ko tādu dara vairākus gadus, ražo dzelzslogus. Aha, te ir lūriķi, visādas kameras. Pēc Lego izskatās konkrēti. Šilputa. Kaut ko smuku varat atrast arī savam interjeram. Slēdzīšas, jā, slēdzīši te dažādās krāsās, dažādos variantos, dažādu firmu ražojumu. Roģēšana, jumti. Un ar to gandrīz mēs jau tuvojamies pirmās zāles beigām. Izejai. Atkal betona vārti. Betons rulē. Tāds apmēram bija mans izmetiens, mans aplis pa šejienu. Ejam uz nākošo zāli. Pirmā zāle jums varbūt kaut kādu iespēju radīja. Man šitais baigi patīk vērķis. Jā. Šitais kaut kādu apli izbraukt, ja man kāds dod. Vienmēr ir cerības, ka tas otrā zāle būs interesantāka un jūs saskatīsiet varbūt to, ko pirmajā neredzējāt. Paliekat kopā ar mani, jo otrās zāles finālā mēs satiksimies ar mūsu galveno sponsoru. Viņš man solīja iedot slepenu kodu visiem tiem, kas skatās šo video. Kā rezultātā jūs saņemsiet atlaidi, ja jūs esat nolēmis šo vasaru mainīt kanalizācijas sistēmu.
tad tas sižets priekš jums īstenībā. Un, ja gribat dabūt atlaidi, tad tiniet uz priekšu, kamēr mēs līdz Armandam, līdz oranžajiem bunduļiem tiekam. Oranžais rotons. Nu tā, otrā zāle. Otrā zāle. Ejam pa kreisi. Nu jā, te mazliet prom laikam būs no visiem betoniem, no jumtiem. Vairāk uz siltumsūkņiem, apkuras sistēmām. No tam vannām netiek vaļā ārā un iekšā. Ārā un iekšā. Baltika Water. Te paliek biezāks tā kā. Uz mirkli biezāks paliek. Biezāks. Redz, kamīni visi. Kamīni, Norvēģu. Ekovate. Aha. Te ir katli kaut kāda atkal. Aha. To mēs zinām. Arī monitori dažādi. Drošībā, slēdzenes, filtri, ventilācijas komponentes. Atkal lielie galdi. Aha. Žogi, Vīzmans. Lietuvietis sadzirdēja savus kaimiņiem. Mazāk kantori, mazāk telpu viņi īrē. Līdz ar to viss ir kompaktāk. Varbūt draudzīgāk kaut kur. Redz. Arī šajā zālē, kā teikt, ir gan jumts segumi, gan instrumenti. Bosch. Bosch savu laikam pēc krāsas redzu profesionālo galu piedāvā. Sveiki, Bosch. Kaut kādi roboti. Ja es tagad gribētu nopirkt izskapti, laikam būtu liels problēmas izskapti dabūt. Man vieglāk būtu kaut kādu robotu. Privātu mājām. Te jau
varās vaļā, varās ciet. Atliek izslēgt elektrību un jūs paliekat ar atvērtu vai aizvērtu. Terases. Zibens novedēja aizsardzība. Atkal dažādi katli, dažādi kamīni. Apmēram tā tas viss izskatās. Ko nu katram vajag, to katrs tirgo. Un tirgotāji atkal gaida kādu, kuram vajadzēs kaut ko no tā, ko viņi mēģina jums pārdot. Tā pasaule ripo uz priekšu. Ventilācija, ūdens attīrīšana dažādos veidos. Laikam tas ir galvenais, uz ko spiež otrais paviljons. Siltumsūkņi. Sveiki! Nordis. Jūs redzat, tad nav tā, ka galīgi būtu tūkšs, kad puse tur ir slēgta, puse atvērta. Viss normāli, Visi ir sabraukuši, visi ir visu sastiepuši, kā vienmēr. Atliek, liekām, iet uz finālu, meklēt, kur ir Armands. Armandu visvieglāk atrast pēc oranžām krāsām. Kā visi spiež uz zaļo, ķipa eko. Smieklīgi, protams, skatīties uz to visu eko, paralēli redzēt, kas Persijas līcī notiek, tur jums ir eko, bļin. Labi. Ar to mēs šodien nebēdāsimies. Redzu kaut kādus oranžus. Roto. Tas varētu būt Armands. Čau! Sveiks, Edgar! Prieks tev redzēt izstādē. Rotots kā vienmēr oranžs. Kā vienmēr oranžs, jā. Krāsu nemainam, jā. Nestoties uz grūtajiem laikiem, cilvēki turpina būvēties, turpina uzlabot savu ikdienas dzīvi. Un daudziem var noderēt tās, ko jūs šeit piedāvājat. Jā, varam piedāvāt gan privātajiem, gan uzņēmumiem risinājums notekūdeņu attīrīšanai. Gan privātajiem, gan sadzīves notekūdeņu, gan arī industriālajiem. Bet šeit izstāde, protams, ir domāta vairāk tā kā māja viens. Šeit ir risinājumi tieši privātajiem cilvēkiem. Šitās baltās ir kompaktās sūkņu stacijas, ekoloģisks, hermētisks un viegls risinājums, kur ielikt sūknētaviem vai kaut kur pārpumpēt tālāk. Notekūdeņus vai attīrītos notekūdeņus vai lietus ūdeņus. Mums ir MPS 400 un šeit ir MPS 600. Un šis skaistais risinājums ir domāts tieši Zviedrijas firmai Sulzer, kam mēs piegādājam šādi nokomplektētas sūkņu stacijas. Jā, jūs sadarbojaties ar Skandināviem, it kā tās prasības nav no tām vajagajām. Tur ir nopietnas prasības, jā. Tur visam jābūt ir visaugstākajā kvalitātē.
Un ar ko, teiksim, atšķirās viens lielāks, viens mazāks. Tas ir redzot lielākie audē, izturīgās. Lielāks vairāk domāts ir tiešām kanalizācijas ūdeņu pārsūknēšanai, ja mazā ir domāta vai lietas ūdeņs, tā kā piemājas, ja kaut kur ir, vai arī pēc bioloģiskas attīrīšanas iekārtas attīrītā ūdens pārsūknēšanai. Šis te tātad mums ir notekūdeņa attīrīšanas iekārta no 2 līdz 6 cilvēkiem, tā kā privāta mājai. Viņi darbojās ar procesoru, attīra porcijām, ļoti labi attīrīšanas parametri. Iekārta ir certificēta un aprīkojot to ar papildus fosforu samazināšanas moduli, mēs sasniedzam parametru, ka fosfora saturs attīrītajā notekūdenī ir zem 1 mg uz litru, kas atbilst visstingrākajām vides prasībām. Šim SBR tipā iekārtai viņa ir mikroprocesors, kurš tātad organizē iekārtas vadību, tā kā menedžē. Tur ir iekšā programma, kas nodrošina, lai iekārta strādātu pēc pieplūdes, pēc laika, nevis nepārtraukti. Šis te mazais bundulīts ir tauku ķērājs vai tauku atdalītājs. Viņi parasti liek virtuvē aiz izlietnes, lai uzkrātu taukus un, teiksim, uz jūsu attīrīšanas iekārtu tie tauki neaizietu. Attīrīšanas iekārtām biovidei dūņām nepatīk šie te tauki. Viņi apgrūtina iekārtu darbību. Šīs te maziņa šā te iekārtiņa, viņa atrisinās šo te problēmu. Pazīstamākais Rotons produkts ūdens mērīšanas akas PM500, ko mēs sākām ražot 2006. gadā, un Latvijā ir uzstādīti vairāk 10 000 šādu aku. Eksploatācijā esam saskārušies ar to, kad mūsu pirmajās versijās bija putaplastu vāki, putaplastu detaļas, un kad skudras ir iemīlējuši šo te vietu vai šo telpu. Tāpēc tev te ir zīmīta. Jā, un tagad mēs uztaisījām savu jauno aku, kurā visas detaļas ir iekapsulētas plasmasā, un tātad skudras vairāk tur neko nevar izdarīt. Skudru brīva aka. Šī te mums ir tāda aka priekš dziļurbumiem un spicēm, tā saucamā hidrofora aka, kas ļoti atvieglo uzstādīt ūdens padevas mazglu, tātad privātajā teritorijā. Šeit sanāk tā, ka pa vienu galu ūdens iet iekšā, šeit ir viena caurulīte. Iekšā ir hidrofors vai arī hidrofors ar sūkni, un pa otru galu ir 3 arī pieslēgumi, kad viena cauruli iet, piemēram, uz māju, otra iet uz pirti un trešā iet zālai laistīšanai. Ja vajag, varam uztaisīt arī vēl 4. pieslēgumu. Šī ir caurplūdes tipa attīrīšanas iekārta, faktiski tāds mūsu ekonomiskais variants. Arī der saimniecībai, kurā dzīvo pastāvīgi no 2 līdz 6 cilvēkiem. Tāpēc arī nosaukums ir RSBio 6, ka šie 6 apdzīvo iedzīvotāju skaitu. Šī ir caurplūdes iekārta, kura kompresori strādā nepārtraukti. Viņa nav baigi advancētā, bet viņa ir droša, ar lielu dūņu uzkrāšanas tilpumu, tāpēc viņu apkalpot, izsūknēt liekās dūņas vajag ne biežāk kā reizi gadā. Ir cilvēki, kur, teiksim, 2-3 dzīvo mājā, ka viņi izsūknē tikai reizi 2 gados. Un šis ir tāds ekonomu variants. Izstādes cena mums ir 1800 eiro ar visu PVN. Gribu teikt, ka ar cenām tagad jāņem vērā tas, ka izmainās ģeopolitiskā situācija un ka visdrīzākais, ka mēs būsim spiest aprīlī cenas paaugstināt. Šis ir mūsu jaunākais produkts. 3-kubīgā tvertne, ļoti plakana, viņas augstums ir tikai 90 centimetri. Domāta uzstādīšanai vietās, kur ir augsti gruntsūdeņi vai kur ir dolomīts un kur ir grūtības ierakties. Šī izsmeļamā tvertne domāta vai lietas ūdens savākšanai, vai arī kanalizācijas notekūdeņu uzkrāšanai ar vēlāk atpumpēšanu. Šis ir mūsu jaunākais produkts. Tvertne ir iespaidīga, otra Latvijā tāda ražotāja, pat Baltijā tāda nav, kuram būtu iespējas ražot šāda veida
izstrādājumu. Kamēr cenas neiet uz augšu, mēs piedāvājam Edgara sekotājiem un draugiem un atbalstītājiem promo kodu Oranžais Rotons, un tad jūs saņemsiet 5% atlaidi no mūsu fiksētajām cenām, izmantojot iespēju līdz 10. aprīlim. Otrajā paviljona malā ir dažādi dārza instrumenti, dažādi sīkumi, dažādi tīrāmie līdzekļi. Atkal visi tie, kuri par to interesējās, var kaut ko paķert pa ceļam. Atkal filtri. Bet viņiem nav viegli. Viņu ir tik daudz, viņi baigi konkurē savā starpā. Bet tie visi ir dzīvi. Acīm redzot, nav tik bēdīgi, kā no malas liekas, vai ne? Jā, viss tāpnes debesīs. Jā, viss strādā kā fīsa automāti. Uzklātne. Karčers. Tie ir tādi skaļākie, tie acīm redzot, vairāk cirvis nereklamē un zāģis. Tagad robots. Kas tie roboti vēl manā izpratnē tie roboti vēl māsas savārīs. Pagaidiet. Karčers ir tas, kuru tā kā vajag saimniecībā, gan pūtekļu sūcēju, gan kaut kādu mazgājamo, skalojamo. Tas visās saimniecībās noder.